lielais futbols ir sporta karalis, tad telpu futbols varētu būt tāds kā futbola princis, un es domāju šādu te vēstījumu arī visiem līdzstējiem, visiem mēdiem, žurnālistiem un tāpat arī komandām pārējiem pārstāvjiem mēs varētu šodien arī sākt. Patiešām katru gadu jau 3 sezonas pēc kārtas, tieši pavasaris, ir tas laiks, kad izšķirošais spēlēs tiek noskaidroti čempioni telpu futbolā. Un Latvijas futbolā, kā zināms, tieši play-off izspēles sērija, vienīgais turnīrs pagaidām, kur tāds princips tiek pielietots, ir telpu futbolā. Un 3. gadu pēc kārtas fināla sērijā mums tiekās futbola klubs Raba pret futbola klubu Nikars, un šogad ir arī sērija par 3. vietu, un mēs pirmo reizi presa konferencē esam uzaicinājuši arī komandu pārstāvjus, kas cīnīsies par bronzas medaļām, viennozīmīgi arī prestižs sasniegums šīm komandām. Tātad tā ir telpu futbola skola LSPA Sporting un tāpat arī FC New Project komanda. Dosim pēc kārtas katram pārstāvim izteikties pirms gaidāmās fināla sērijas, pēc tam visiem žurnālistiem jums būs iespējas dot savus jautājumus. Kā vienmēr nosauciet savu vārdu, uzvārdu, pārstāvēto mediju un personu, kam šis jautājums ir adresēts. Šobrīd mēs sāksim ar regulārā čempionāta uzvarētājiem futbola klubu Raba un dosim vārdu komandas galvenajam trenerim Artūram Šketovam. Sveiki līdzstējis gaidāmās fināla sērijas priekšvakarā. Добрый день. В преддверии финальных игр, которые уже проходят наш чемпионат 3-й год в этом формате, мы, естественно, ожидаем хорошей игры, наплыва болельщиков, и мы постараемся в этом году сделать все, чтобы стать чемпионами. Понятно, у нас непростой соперник, и мы хотим прервать гегемонию Никарса в этом году. Последние 6 лет они чемпионы, и мы, наверное, все время боремся с ними последние годы. И я думаю, что эти игры двигают наш футзал вперед. Также я думаю, что в этом году у нас появились очень интересные 2 команды, которые не случайно играют сейчас за 3-е место. Это ЛСПА и Ньюпроект. Мы играли с Ньюпроектом в полуфинале, и нам не было просто, мы не без труда прошли финал. И, кстати, в Кубке мы по сетке с ними играли. Поэтому тоже пожелаю обеим командам хорошей игры. Пускай победит в этих обоих финалах сильнейший. Futbola kluba Raba galvenais treneris Artūrs Šketovs izteicās, ka jau 3. gadu pēc kārtas fināla sēriju noskaidros spēcīgāko Latvijas telpu futbolā. Un šīs ir tās spēles, kas piesaista lielu līdzstēju uzmanību, un arī komandas tām gatavojas īpaši. Šogad mēs darīsim visu iespējamo, lai kļūtu par čempioniem, lai pēc 6 gadu pārtraukumu pārtrauktu šo te futbola kluba Nikars uzvaras sēriju, un šogad Raba tiešām vēlās kļūt par Latvijas čempioniem. Tāpat arī Artūrs Šketovs atzīmē, ka arī sērija par 3. vietu gaidām ļoti interesanti šogad, un tajā spēlēs 2 ambiciozas un jaunas komandas, un viņš novēl veiksmi tātad arī FC New Projektu un LSPA Sporting komandas pārstāvjiem gaidāmajā sērijā par 3. vietu. Paldies, Artūr! Dosim vārdu tagad komandas kapteinim Maksim. Ar kādu noskaņojumu gatavojaties fināla sērijai? Jūs nesen uzvarējāt Latvijas kausu, vai tas ir devis lielāku pārliecību komandai pirms fināla sērijas? Здравствуйте всем. Да, к финальным играм мы, конечно, готовились уже с самого начала. Планировали участвовать в финале, и это свершилось, потому что на данный момент, наверное, все-таки видно, что 2 команды, Раба и Никарс, они сильнее остальных и во многих компонентах, аспектах. Я также, как и тренер, хотел бы добавить, что те команды, которые играют за 3-е и 4-е место, да, они в этом году они преподнесли сюрприз, и это видно, наверное, по результатам. И в целом, даже, скажу как игрок, играть было достаточно сложно против этих новых команд. Они достаточно подготовлены. Может, для начала есть какие-то нюансы, на которые, может, им нужно обратить внимание, чтобы соперничать с 2 командами, которые уже в последнее время являются лидерами, да, в нашем чемпионате. И хотелось бы, чтобы наш футзал рос, и
эти команды развивались. И таких команд, как ЛСПА и Непроект, становилось больше. Так, еще насчет кубка. Мы выиграли кубок, но у нас основная задача — это выиграть чемпионат, потому что право участвовать в Еврокубках дает только обладание, победа в чемпионате. И победа будет до 3 игр, да, и я думаю, что не будет, на мой взгляд, да, что игра не закончится 3 играми, и будет серьезная борьба. Я думаю, для болельщиков это будет очень интересный матч, интересная серия. Fināla sērijai mēs gatavojamies jau no paša sākuma, un arī sezona parādīja, ka tieši divas komandas, Raba un Ikars, spēcīgākās komandas tiekās fināla sērijā. Šīs komandas uz doto brīdi ir spēcīgākas daudzos komponentos par pārējām komandām, taču arī Maksims atzīmē, ka šogad cīņā par 3. vietu ir iesaistījušās vēl divas jaunas komandas, un spēles pret šiem pretiniekiem bijušas gan sarežģītas arī visas sezonas garumā, tāpat arī pusfinālos un regulārajā čempionātā. Protams, ir kaut kādas varbūt tādas specifiskas telpu futbola nianses, kurām vēl jāpievērš uzmanību šīm te komandām, bet mēs, protams, esam priecīgi un mēs vēlamies, lai Latvijas čempionātā parādās ar vien vairāk un vairāk šādu te vienību komandu, kas dos konkurenci arī abiem vadošiem klubiem. Taču arī Maksims atzīmē pēc uzvarētā kausa, Latvijas kausa, liels eiforijas nav. Galvenais uzdevums, galvenais mērķis sezonai ir uzvar visā čempionātā, jo tikai 1. vieta Latvijas meistarsacīkstēs dot šo kāroto ceļazīmi uz Eiropas telpu futbola kausa izcīņu. Tā kā arī Maksims piebilda, ka gaidām nopietna cīņa un līdzstējiem noteikti būs interesants viss šīs spēles, un spēlētājs prognozē, ka varbūt vairāk par 3 spēlēm fināla sērijā, lai noteiktu uzvarētāju. Paldies, Maksim! Dosim vārdu tagad futbola kluba Nikars galvenajam trenerim Orlando Duartem. Mr. Duarte, we're looking for your comment before the final series. Second time for you, Raba against Nikars, and what are the expectations for you personally, for your team before the final series here in Latvia? Nice to meet you here. The expectations of each team it is in final, of course, is always win, not lose. It's the normal expectations. But you know that now we are not the favorites, because Raba 1 week ago played with us and won. It was the first in the regular season. But we are not favorites this year. We'll try. We'll make our best next Sunday, and we'll fight for the victory, of course. Protams, katrai komandai mērķis fināla sērijā ir viens, tā ir uzvar kļūt par čempioniem. Taču Duartes kungs atzīmē, ka dodoties šajā fināla sērijā, futbola klubs Nikars nav favorīti. Un to arī parādīja regulārā sezona, arī kausa izcīņa. Bet neskatoties to, tādu mēs centīsimies darīt visu iespējamo, spēlēsim līdz pašam pēdējām, lai tātad izcīnītu čempionu titulu. Добрый день всем присутствующим здесь. В первую очередь хотел сказать большое спасибо команде ЛСПА и команде Непроект. Они делают большой вклад в развитие нашего латвийского футзала, в популяризацию этого вида спорта. Мы видим, когда раньше приходили люди на игры только в матчах Никарс и Рабы, теперь мы видим полные трибуны, когда играет Никарс против ЛСПА или против Непроекта, или Раба играет с ними. То есть это большой шаг вперед. Что касательно нашего проигрыша в Кубке, да, нам очень, конечно, неприятно, это нас задело, разозлило. Мы выйдем, ждем уже этого ответного матча в финальной серии. Для нас это будет ответным, потому что мы проиграли Кубок. Ну что, и с первых секунд докажем, кто в этом доме хозяин, кто чемпион и кто должен стать чемпионом. Родилась такая уже традиция многолетняя, что в течение 6 лет Никарс играет в финалах с Рабой за первые места. И Никарс всегда одерживал в эти годы победы. Иногда очень уверенно, иногда не так уверенно, иногда на последних секундах вырывали эти матчи.
Но хочу сказать, что с каждым годом играть против Раба становится тяжелее и тяжелее, потому что у Раба с каждым годом это желание выиграть становится больше и больше, а нам наоборот кажется, что это все легче и легче. Но в этом году тренер вселил в ребят то, что все-таки это не так просто, что надо выходить и доказывать это с первых секунд. Что мы сделаем в следующей игре в воскресенье. Daudz skatītāji nākus ne tikai vadošo abu komandu spēlēm, bet arī pilns tribīns bija arī pusfināla sērijā, un tas viennozīmīgi priecē. Ja zaudējums kausa izcīņā iepriekšējā nedēļā ar abu komandai mūsu spēlētājs ir saniknojis, un mēs esam gatavi pierādīt jau no pirmās sekundes fināla sērijas pirmajā spēlē to, kurš ir čempions, kurš ir saimnieks šajā mājā. Tas bija citāts no Vladimira Šenko puses. Un iepriekšējās sezonas 6 gadi, kopš Nikars ir triumfējis Latvijas čempionātā, ir parādījis to, ka tieši spēles ar abu komandu bija pašas izšķirošākās, un tieši cīņās pret šo komandu spēlēs pat pēdējās sekundēs vai pēdējās epizodēs tika noteikts uzvarētājs. Bet vienlaikus spēlētājs atzina, ka ar katru gadu spēlēt pret abu komandu kļūst arvien grūtāk un grūtāk. Un šogad mūsu komandas galvenais treneris ir spēlētājiem pateicis to, ka kļūt par čempioniem tas nav maz tik vienkārši, un mums ir jāpierāda katrā spēlē to, ka mēs esam labāki. Jā, paldies, Vadim! Bet tagad mēs esam uzaicinājuši arī šo preses konferenci, kā jau teicām, sērijas pa 3. vietu dalībniekus. Tās ir divas komandas, kas debitēja Latvijas čempionātā šogad. LSPA Sportima un FC New Project. Un, kā redzams, uzreiz pirmajā sezonā šāds te panākums iekļūšana sērijā par 3. vietu. Visas sezonas garumā komandas auga attīstījās, puiši centās spēlēt, bet, protams, daudz vairāk noteikti pirms fināla sērijas pastāstīs abu komandu pārstāvi. Mēs sāksim ar LSPA Sportima komandu. Galvenais treneris Egils Trušels. Egil, sezonas laikā tu vairāk kārt esi izcēlies ar ļoti interesantiem komentāriem pirms gaidāmiem mačiem, vai mēs esam tiesīgi sagaidīt kaut ko interesantu no tevis arī pirms fināla sērijas? To spriedīsiet jūs pēc tam, pēc man komentāru. Es gribu pateikties Futbola federācijai par to, ka uzaicināja arī tā saucamā mazā fināla dalībniekus. Priekš mums tas ir liels gods, un es domāju, ka arī šīs žests arī popularizēs mūsu spēles, mūsu finālu. Ko es gribētu atzīmēt, ka mēs, es domāju, ka arī New Project man piekritīs, ka mēs ienākot no pirmās līgas šajā čempionātā, uz mums neviens daudz lielas cerības sākotnēji nelika, bet kā spēles sezonas laikā pierādīja, ka mēs spējām konkurēt ne tikai ar komandām, kas savā ziņā bija tā kā mūsu līmenī, bet arī spējām sagādāt interesantas spēles un labu konkurenci. Arī līderiem Nikars komandai un Rabas komandai. Ja mēs runājam par mūsu mazo finālu, tad New Project mēs jau ļoti labi pazīstam pirmajā līgā pagājušajā gadu un aizpagājušajā gadu. Mēs ar viņiem vienmēr esam cīnījušies par pirmajām vietām, tāpēc šī komanda mums ir labi pazīstama, šī komanda mums ir principiāla un principā tas ir tāds mūsu derbijs, ja ir derbijs Raba Nikars, ko zina ik viens. Mēs runājam par virslīgu, tad ir derbijs bijis vienmēr arī New Project LSPA pirmajā līgā, bet šogad mēs viņu pārnesīsim jau uz līmeni augstāk, jau ar citu kvalitāti, ar citu pievienoto vērtību un mēģināsim ar savu spēli iepriecināt ne tikai viens otru, jā, bet arī līdztevis. Paldies LSPA Sportima komandas galvenajam trenerim par komentāru, un tagad dosim vārdu arī spēlētājiem. Jānis Pastars, kurš šogad, es piebildīšu, arī debitēja, es domāju, šajā sezonā tieši debitēja Latvijas telpu futbola izlasē. Jāni, kāda bija sezona tev personīgi, tavai komandai, un fināla sērija, mazā fināla sērija jūs sagaidat priekšā, un redzot pāri iet atvaļinājumā? Jā, labdien par sezonu. Sezona, manuprāt, manā skatījumā man ir izdevusies, bet viņa vēl nav beigusies, jo priekšā ir atbildīgas spēles, ļoti atbildīgas spēles. Jā, tas, ka debitēju. Mans līmenis šī gadā, es uzskatu, ka ir audzis no iepriekšējiem, kad es spēlēju citā komandā un tā. Par to, ko es varu pateikt, es kā spēlētājs gatavojos uz izšķirošajām spēlēm. Esmu maksimāli gatavs un jā, viss, paldies.
Aleksandr, lūdzu, jūs esat dzirdējuši, ko teica lielās finālsērijas dalībnieki, ko teica jūsu pretinieki, un kāds ir jūsu komentārs pirms gaidāmās finālsērijas? Kā jūsu komanda gatavojas? Ну, во-первых, приветствую всех находящихся тут и тех, кто нас будет смотреть. Хотел бы присоединиться к словам Эгила. Спасибо за то, что пригласили команды, которые будут играть за 3-е место. Очень приятно находиться тут. Я думаю, и зрителям будет приятно послушать нас, если они болеют за нас. Поэтому в популяризацию нашего футзала это точно будет плюсом. Насчет серии, которую мы видим на листке и которые будут, да, я хочу сказать, что Рабы Никарс для нас всегда было интересно. Это было их дерби. Сколько лет мы помним наш футзал, столько они играют за первые места, поэтому всех хочу позвать на эти матчи. Так же, как и мы смотрим, я думаю, зрители тоже приходят и наблюдают. Ну и наш финал, скажем, за 3-е место, я думаю, будет не менее увлекательным. Чуть-чуть, скажем, на другом уровне, да, так как это матч за 3-е место. Но это должно быть интересно, потому что, как Эгил уже сказал, мы и в первой лиге бились все время за первые места. Это теперь перешло и в высшую лигу. Не будем загадывать, будет ли это традиция или нет, но с участием нашей команды эти встречи были всегда интересны. Поэтому хочу пожелать как команде ЛСПА, так и нам удачи в этих финальных сериях. И также команде Рабы и Никарсу, чтобы они болельщикам показали настоящий футзал, уже европейского уровня, скажем. Команды все-таки играют уже и на европейском уровне, Кубок Еременко об этом говорит. Поэтому зову всех болельщиков на футзал посмотреть интересный матч. Спасибо. Paldies, Aleksandram, un es varbūt īsumā arī izlūkošu. Aleksandrs atzīmē to, ka šī bija debijas sezona viņa komandai, tāpat kā LSPA Sporting komandai. Un, ja agrāk mēs cīnījāmies pa augstākām vietām pirmajā līgā, tad šogad šī cīņa duels jau ir pārcēlies uz Latvijas virslīgas čempionātu un cīņā par bronzas medaļām, par godalgām pirmo gadu šogad tiksies šīs komandas. Treneris arī izteica pateicību Futbola federācijai par to, ka tika uzaicināti uz šo preses konferenci un tādā veidā liekot vēl vairāk mēdiem, žurnālistiem un skatītājiem runāt par arī šo mazo finālu, kurā komandas tiksies jau, starp citu, šovakar pirmā spēle 21:30 tepat Olimpiskajā sporta centrā. Un nobeigumā Aleksandrs izteica savu novēlējumu pretiniekiem, gan LSPA Sporting komandai, gan arī lielās fināla sērijas dalībniekiem, lai ir labas spēles, lai komandas iepriecina līdzstējus ar parādīto sniegumu, un savukārt Rabu Nikars komandai jau viņš novēlēja parādīt Eiropas augstākā telpu futbola līmeņa cienīgu sniegumu finālsērijā. Paldies, Aleksandr, jums! Valērijas Čistjakovs, spēlētājs, kuru mēs varbūt pazīstam vairāk no U21 vai jauniešu futbola izlasēm lielajā futbolā, bet kurš šogad sevi ir pieteicis arī telpu futbolā un tagad gatavojas finālsērijai. Valērija, no tavas puses varbūt kādi ir svarīgākie momenti, aspekti, kas ir jāņem vērā jūsu komandai cīņās pret LSPA Sporting? Добрый день всем. Ну, если говорить про наш маленький финал, ну, конечно, готовились максимально в пределе наших возможностей. Ну, будем надеяться, что финал наш маленький будет интересным. Потому что прошлые игры тоже, первая игра, конечно, у нас не очень получилась с ЛСПА, вторая игра вроде тоже не получалось, но в конце команда показала, что мы можем бороться, у нас несколько таких игр было. И, в принципе, за 3-е место мы будем бороться максимально и сделаем все, чтобы выиграть это 3-е место, потому что команда первый год высшей лиги, и такой шанс dается nečasto. Paldies Valērijam, un tāda spēlētājs izteicās, ka iespēju robežās komanda gatavojas maksimāli atbildīgi pirms gaidāmās sērijas. Arī regulārās sezonas laikā mēs spēlējam pret LSPA Sporting komandu, varbūt kaut kādos mačos šis tas nebija izdevies, taču turpmākais cīņās mēs jau parādījām, ka varam cīnīties ar šo komandu, un arī fināla sērijā mēs parādīsim visu, ko esam spējīgi mačos pret LSPA Sporting. Treneri un spēlētāji ir izteikuši savu komentāru pirms gaidāmās fināla sērijas. Tagad, kā jau teicu, jums ir iespēja uzdot arī savus jautājumus. Ilvar, lūdzu. Ilvars, esmu Gēģis Sporta avīze. Principā visiem spēlētājiem un treneriem arī jautājums, kāda ir sajūta pirms sērijas, gan par finālu, gan par 3. vietu. Cik spēļu šajā sērijā varētu būt? Kādas jums priekšmājums? Sāksim varbūt piebildi, jā, ka varētu būt vairāk nekā 3, bet nu arī tas būs maksimālais skaits, kas būs, vai arī kāds ir viedoklis visiem? Максим, я думаю, что да, и может быть за 3-е место игры, да, они будут
тоже состоит не менее чем из 3 игр. Я думаю, это будет интересно зрителям. И также финал. Чем больше игр, я думаю, тем лучше для болельщиков и зрителей, которые приходят на игры и смотрят на это зрелище. И мы с своей стороны сделаем максимально интересным этот финал. И я думаю, что это даст еще один толчок, может быть, еще один шаг мы сделаем в направлении развития футзала Латвии в целом. Jā, Maksims Sens izteicās, ka viņš domā, ka būs vairāk nekā 3 spēles gan lielajā fināla sērijā, gan spēlēs par 3. vietu. Un tas noteikti būs interesanti skatītājiem, un šīs spēles kļūs par nākamo soli telpu futbola attīstībai Latvijā. Artur, kā jūs domājat, cik spēles būs nepieciešams, lai notiek čempioni? После победы в Кубке я сказал своим игрокам, вот, дали 2 кубка, один переходящий, один остается в клубе. Вот, чтобы выиграть чемпионат, надо выиграть 3 таких кубка. Потому что каждая игра будет как отдельный кубковый матч. И, конечно, для меня, как для тренера, было бы лучше, чтобы это было в 3 играх. Может быть, для болельщиков это интересно 5, а для тренера это все шрамы на сердце. Конечно, финальная серия может сложиться по-разному. И последние 2 года это подтверждало, когда оба раза было противостояние в 5 матчах, и все решалось буквально на последних секундах, как и в прошлом году. И в прошлом году вообще из 5 матчей только 1 завершился в основное время. И 2 из 4 в серии пенальти. Как будет в этом году? Надеюсь, что будет зрелищный футзал. Как я уже говорил, пускай победит сильнейший. Spēlētājiem, treneriem katra spēle ir arī sagaida liela nepacietība. Treneriem noteikti tas ir pārdzīvojums un daudz pazaudētas nervu šūnas, un taču skatītājiem no otras puses tas ir interesanti. Iepriekšējos 2 gados bija nepieciešams 5 spēles, lai noteiktu čempionu fināla sērijā, kā būs šogad, to redzēs. Tā kā treneris vēlreiz atkārtoja to, lai spēles parāda, kurš uz doto brīdi ir spēcīgākais. Mr. Duarte, the question was, how much games do we need to decide the winner of the Latvian Championship this year? How do you think? How much games? Yeah. There's a series of the 5 of the best, or you have to take 3 victories. But for you, how do you think? One team must win 3 times. Simple as that. I don't know. It's if we 3 games, 4 games, matches, 5 matches. We don't care about this. We only know that what I said before. I repeat that now we're at second team. Rab is the first team, and we'll try to beat them 3 matches, 4 matches, 5 matches, and they will try to beat us. Of course, I think will be good matches, and it's important for the development of futsal in Latvia. This is the most important for us. For Rab, of course, it's important to win, but we must never forget the development of futsal in Rab. In Latvia, it's very important that people look with other eyes to investment that Nikars make, Rab make, LSPA, new project, and the teams, even in the other divisions. It's important that, in this case, the federation look with other eyes to the national team, to the work that is made, everything like this. This is very important for the development of our futsal. And about final, it's the same, 3, 4, 5. Important is to Svarīgi ir uzvarēt neatkarīgi, tās būs 3, 4 vai 5 spēles, abas komandas grib uzvarēt, un treneris varēs atgādināt to, ko jau iepriekš teica, ka Nikars šajā finālsērijā dodās ne favorītu lomā. Taču paralēli tam visam noteikti būtu jāatcerās par kopējo telpu futbola attīstību, un arī jāpaskatās uz to gan federācijai, gan arī citiem cilvēkiem, ko mēs varam darīt šīs lietas labā, un šādai finālsērijai ir jākalpo par šādu impulsu futzāla attīstībai. Tas arī ir ļoti svarīgi šādā laikā, kad tieši mums notiek финалсерия. Tā izteicās Владимир Дуарте. Владимир Священко. Я согласен со всем вышесказанным. Но все же хотелось бы, чтобы финальная серия закончилась в 3 игры, в 3 победы Никарса, для того, чтобы меньше ранить сердца наших болельщиков. Īsumā spēlētājs vēlās, lai sērija noslēdzas 3 mačos, lai mazāk pārdzīvojumi mūsu līdzstājiem būtu.
Ko teiks dalībnieki cīņā par bronzu? Jums arī ir fināla sērija līdz 3 uzvarām katrai no komandai, lai saņemtu šīs kārotās bronzas medaļas, būs nepieciešams 3 spēles vai varbūt vairāk. Nu, mēs jau iepriekš vienojāmies, ka mēs visi teiksim, ka mums būs nepieciešamas 3 spēles. Bet es domāju, ka tas arī nozīmē to, ka New Project ir gatava uzvarēt gan 3 spēlēs, gan arī 5. Tāpat arī mēs, jebkurš spēlētājs, tāpat arī treneris gribētu, lai uzvara ir pārliecinoša 3 spēlēs ar pārliecinošu uzvaru un spēles sniegumu. Bet telpu futbols un jau šajās spēlēs pret tādiem līdzīgiem pretiniekiem viņš ir grūti prognozējams. Un tāpēc viena bumba var izšķirt spēles iznākumu, un tāpat arī viena uzvara var izšķirt kopējās sērijas iznākumu. Pēc grūti prognozēt, es personīgi gribu, lai mēs uzvaram 3 spēlēs, bet kā būs beigās, to mēs redzēsim tikai, kad būs noslēgusies fināla sērija. Es pilnībā piekrītu trenerim, ka mums būs nepieciešamas 3 spēles, lai uzvarētu komandu New Project. Un par lielo finālu esmu par to, lai būtu максимально daudz спēļu. Jā, tas arī viss. Paldies. Я только хочу сказать, что прогнозировать тяжело, особенно такие матчи. Футзал как и футбол, и футбол как и футзал. Довольно непредсказуемая игра. Поэтому сложно сказать, сколько именно понадобится игр, чтобы выяснить как и чемпиона нашей страны, так и команды, которые завоюют серебро, сколько там, 3, 4 игры или 5 игр, скажем, понадобится. Но могу только уверить всех и болельщиков, которые будут приходить, что любая из этих команд, которая находится здесь, будет на поле биться до последних секунд. И сколько бы игр не понадобилось, они все будут интересны, все будут с накалом. Поэтому только хочу пригласить еще раз болельщиков, вы не пожалеете. Jā, nu tad neatkarīgi no tā, cik būs nepieciešams spēles, noteikti uzvarētājs Aleksandrs Osins izteicās, un viņš varēja apliecināt, ka katra komanda darīs visu iespējamo, lai parādītu maksimālo sniegumu katrā mačā un iepriecinātu līdzstājus ar šo te cīņu, ja tieksmi pretī uzvarē. Ну, если говорить о большом финале, то, конечно, как для меня, как и для многих, кто будет следить за этой игрой, хотелось бы побольше игр, побольше накала, потому что, смотря на эти игры, получаешь удовольствие. А если говорить про наш маленький финал, ну, ЛСПА в регулярном чемпионате показали себя лучше, чем мы, но могу сказать точно, что наша команда, независимо сколько будет игр, в каждой игре мы будем выкладываться максимум и стараться выиграть. Ja runājam par lielo finālu, tad katra spēle šajā finālā ir arī izrāde, uz kuru mēs nākam skatīties. Un tad mums ir tiešām interesanti, jo katrā spēlē ir šis nervs, ir saspringums, taču attiecībā par mūsu fināla sēriju par 3. vietu mūsu spēlētājs arī piekrita iepriekš minētajiem, ka komanda darīs visu iespējamo, lai uzvarētu. Un cik spēles būs nepieciešams, nu, to jau redzēsim, skatīsimies. Lūdzu, vai jums ir vēl kādi jautājumi, kādam varbūt konkrēti treneriem vai spēlētājiem? Vladimirs Bēlijs, Futbola federācijas organizācijas menedžeris, un man interesē tāds jautājums Раба команdas тренерам Артуром Шкетовым. То есть, по вашему мнению, при том, что мы видели игру двух команд, финалистов прошлого воскресенья, качество игры, но все-таки, по вашему мнению, хладнокровность и удача игроков, с одной стороны, или все-таки обоих тренеров, скажем так, талант прочувствовать ситуацию, очень быстро приспособиться к ситуации в каждой игре, решит, будет ключевым моментом для успеха в той или иной игре. Вопрос, надеюсь, понятен, да? То есть что, игроки или тренера? Потому что вот по мне вот такой рисунок сложился. Спасибо за вопрос. Вообще у нас организатор чемпионата и Кубка Влад Белый обладает очень хорошим качеством. Он в вопросе уже часто содержит ответ у него, когда он брал интервью до этого. Поэтому легко отвечать на его вопросы. Ну, что касается Кубка, понятно, что, как правильно сказал Вадим Лишенко, мы в этой ситуации, наверное, более голодны до побед, поскольку мы давно не завоевывали трофеев. И в этой игре, вот, посмотрев еще раз видеозапись, ну, мы действительно не были сильнее там, ни по созданным моментам, ни, может быть, по рисунку игры, но
везет тому, кто везет. И мы, наверное, нам этот кубок был нужнее в прошлые выходные. Плюс в каких-то нюансах футзальных, я не буду сейчас, может быть, распространяться на эту тему в преддверии финальных игр. Может быть, это сыграло роль. Мы готовимся к каждому матчу, и мы хорошо знаем Никарса. Они нам преподносят какие-то сюрпризы в каждой игре. Мы им, в каких-то моментах, может быть, у нас это получилось, в тех же стандартных положениях. И трудности наши заключаются в том, что у нас практически поменялся состав в этом году с начала года, а по сравнению с последней игрой в календарном матче в декабре у нас опять поменялся состав больше, чем наполовину. И в этом, конечно, трудности, в прежде очередь, для меня как тренера. Это надо, эти игроки, которые пришли, у нас вернулся Нагибин, легионеры, они не с одного клуба, им нужно время сыграться. Но за 2 месяца, вы понимаете, тяжело создать команду. Поэтому, может быть, у нас нет того рисунка игры, которым всегда отличалась Раба. У нас была командная игра. Сейчас, к сожалению, я думаю, мы будем прибавлять от игры к игре в этом компоненте. Но сегодня, наверное, самое главное — это результат. Результат остается, игра забывается. И в каких-то нюансах, наверное, в этой игре мы были сильнее. Плюс у нас здорово сыграл вратарь. Я считаю, что конкретно в этой игре Скабардис сыграл сильнее Бондаря. Это мое мнение. И во многом благодаря игры вратарям, в том числе и выигрывались финальные серии предыдущих, именно матчей предыдущих игр. Ну а дальше каждая игра будет, это отдельная игра, отдельный кубок, как я уже говорил. Поэтому здесь много компонентов должно сложиться. Конечно, и тренерский план на игру, но и самое главное, это, конечно, игроки. Они все равно все решают на поле. То есть, Артур, вопрос был именно в том, все-таки в большей части, это борьба между игроками или все-таки тренерами, тренерская? Мы же все видим. Знаете, я припоминаю, когда Леонид Федун в «Спартаке» отводил процентовку тренеру, игрокам, может быть, доктору, но мне сложно сказать. Я думаю, что в любом клубе, начиная от президента, заканчивая, не знаю, запасным игроком или доктором, не хочу обидеть. Вот здесь каждый это винтик в механизме. У нас, кстати, мало этого, как сказать, руководящего состава по сравнению с тем же Никарсом. Да? И мы на сегодня мы боремся с клубом, которому, наверное, может позавидовать любой клуб высшей лиги по большому футболу. Потому что у них, в принципе, есть на сегодня все, что должно быть в профессиональном клубе. Это хороший момент, но вот нам приходится, у нас, к сожалению, этого пока не хватает. Мы немножко ограничены возможностями. You have lost the first trophy of this season, the Latin Cup final, and what effect on your team has this loss in the final has left? And it would be an extra motivation for you in the final series to prove that the coaching staff work is, how to say, is an important aspect to win the series. It's the competition is not the same. Our main goal is championship, of course, and we won. Super Cup, don't forget. But it's the different competitions. You don't have to mix our goals, and now you have another goal to win championship. Nothing. No, this game is past. It's like in our lives. Past is past. We don't care about past. And we must work in the present, maybe prepare the future, but the present is the most important. The present will be next Sunday, and 21 and 27, we will see if more matches or not. But we will be there to win, to try to win, to beat the first team now in life. And that's our goal now, our main goal, the only goal until the final of the season. But it's an important goal for us, of course. And about the first question, I think I understand to Arthur something. And the most important is always are the players.
Orlando Duarte izteicās, ka šo sezonu viņi jau ir izcīnījuši vienu trofeju, tas bija superkausa sezonas ievadā, taču šobrīd arī pēc zaudējuma kausa izcīņā ir jāatcerās, ka Latvijas čempionāts tas tomēr cits turnīrs un turnīrs jaukt mēs nevaram. Viss, kas noticīs ir pagātnē, tas ir palicis aizmirst, mēs skatāmies uz šodienu, uz nākotni, un tas ir pats svarīgākais. Mums ir jauns mērķis, pēc kura tiekties, un atbildot arī uz jautājumu, treneris izteicās, ka pats svarīgākais tātad ir spēlētāji. Šajā jautājumā. Vai vēl kādi jautājumi? Pēc jautājumi. Jā, droši. Šāds sportiņu komandas spēlētājiem, Jāni Pastaram. Jā, redzu tev katru reizi, redzu tavu vārdu garāk un garāk. Ja? Saka, lūdzu, vai tā nav tradīcija no KHL čempionāta ņemt līdz izturošām spēlēm un redzēsim tevi šogad bez vārds finišs taisnē, tad, kad spēles beigsies, fināls beigsies. Labs jautājums. Bārdi, jā, bārdi, man ir plēva bārdi, bet vai esmu, nu jā, visticamāk, ka noskūšu, jā. Tad, kad iegūsim 3. vietu. Tad šī tradīcija aizņemt no hokejistiem, kā tas ir? Šī tradīcija ir aizņemta no basketbola, tieši no James Harden, ja kāds zina, kas tāds ir. Tas ir mans mērķis. Kolēģi, vai jums ir vēl jautājumi? Finālsērijas dalībniekiem, spēlēt par 3. vietu. Jautājumu laikam vairāk nav. Pietiks no mans. Būs? Pietiks no mans. Pietiks, jā. Atstāsim kaut ko arī finālsērijai. Es piebildīšu to, ka tātad materiālos, ko mēs jums izdalījām, un arī federācijas mājaslapā ar visu informāciju par finālsēriju, komandu sastāviem, spēļu kalendāru. Svarīgākais ir tas, ka spēles gan par zeltu, gan par bronzu būs līdz kādas komandas 3 uzvarām, un pirmais mačs jau bronzas sērijā šovakar 21:30 Olimpiskajā sporta centrā. Un es arī piebildīšu to, ka par Latvijas telpfutbola čempionāta finālsērijas atbalstītāju ir kļuvusi kuģu pārvadājuma kompānija Tallink, kas sezonas izskaņā labākajiem spēlētājiem 3 nominācijās iedos arī kādas pārsteiguma balvas. Kas tās būs par balvām, pagaidām es neteikšu, bet tā ir vēl viena papildus motivācija un stimuls spēlētājiem pierādīt savu pārākumu laukumā un sezonas izskaņā, tad, kad jau tradicionāli būs apbalvošanas ceremonija, mēs arī nosauksim labākos vairākās nominācijas. Gan MVP, gan rezultatīvākais spēlētājs, gan tāpat arī labākais vārdsargs, treneris un aizsardzības vai uzbrukuma plāna spēlētājs. Un, protams, arī Select ir šī te spēles oficiālā bumba. Visas čempionāta laikā jau ir notikuši mači, un lai tātad šis te Select modelis ir veiksmīgs visām komandām, kas mums ir šodien šeit klāt. Visiem spēlētājiem, treneriem novēlēsim mazāk savainojumu, vairāk, kā saka, intrigas laukumā, un, protams, arī spēlēm jānotiek, jūs kā jau zināt, fair play un savstarpējās cīņas noteikumos.